Tā, nu čau, jā, nu ja mēs iesākām šo dienu ar fiberiem, tad ar fiberiem arī turpināsim. Tā, tad šobrīd es jums parādīšu, šis ir mans planšets, jā, kurš ir, nu, kā jau lietojot, nosmērējies ekrāniņš. Un tātad tas nozīmē, ka es jums parādīšu, kā strādā fiberīts ekrāniem. Man ir zaļš ar pelēku un ir arī korāļu rozā ar pelēku. Ir 2 krāsas iespējams. Fibera cena ir 4,80. Tātad es jums parādīšu, kā mūsu fibers darbojas. Tā, nu, jā, fibers ir samitrināts. Kā jau es teicu, es nezinu, vai es minēju, fiberam ir 2 pusītes. Viena ir tāda, redziet, tāda mīkstāka, tāda, un viena ir tāda, nu, pat neteiksim cietāka, bet arī mīksta, bet šī tomēr ir mīkstāka pelēka. Fiberam pieejamas 2 krāsas, koraļa rozā ar pelēku, un, kā jūs redzat, kā man ir zaļš ar pelēku. Tātad, nu, es parādīšu, kā mēs tīram. Paņemam planšetu, un vienkārši, tā, paņemsim tā, lai ērtāk, un vienkārši tīram savu ekrānu, lai viņš būtu tīrs. Gan datoriem nodar, gan telefoniem, gan viedpulksteņiem, tagad modernajiem, jaunajiem. Nu, visam vienkārši mūsdienās bez šī nevar, jo savas ierīces ir jāuztur kārtībā, jo ierīces tomēr nepērkam vienai dienai. Tāpēc, jā, fibers maksā 4,80 €. Jā, un derēs jums ļoti lielā ilgtermiņā, nu, tādā ziņā, par kam jums tur pirkt kaut kāds, vai kaut kādām mitrām salvetēm, vai ar kaut kādām vēl tur nezinu ko, jūs tīrat savus ekrānus, kad vienkārši var notīrīt ar fiberu ekrāniem. Nu, tā. Tīsas pūpoliņus redz. Ekrāns ir tīrs. Es pilnīgi atspīdu. Tā kā jā, iečekojam linku manā TikTok profilā. Un vai nu jautājumus, ja jums interesē kaut kas vairāk, jā, vai nu, ja vēlties iegādāties, rakstam arī komentāros vai nu privāti. Un jā, tad jau uz saredzēšanos nākamajos turpmākajos video. Pagaidām atā!